Bet tas, par ko Miķels arī runāja savā liecībā, un es gribēju iesākt šīs dienas svētru un tieši ar jautājumu par to, kuriem no jums liekas, ka dzīve ir pārāk īsa. Laiks skrien pārāk ātri. Mēs vakarā ar Arti sēžam ofisā un runājam, viņš liekas, mums ir šī tradīcija, svētā vakarēdiena, svētdienas ir reiz mēnesī. Liekas, mums taču tikko bija. Jā, liekas, 1 mēnesis jau pagājis ir. Laiks skrien pārāk ātri un ir tik daudz lietas, kuras gribētos paveikt, kuras gribētos piedzīvot, tik daudz ko vēl apskatīt, redzēt, ceļot, daudz ko izdarīt. Bet tas dzīves ritenis griežās tik ātri, ka mēs nespējam tikt līdzi. Ja, un tad kādā brīdī, ja Normans pieminēja, kā lūgt un domāt dzīves otrā pusē, kā būt, un kaut kādā brīdī mēs atopamies, mēs sakam, man bija tik daudz likās, ja, es līdz tam vecumam izdarīšu, tik daudz es jau būšu paveicis un tā, un kaut kādā brīdī mēs saprotam, tas gadskaitlis pienāk un tik daudz, kas no tā, ko mēs domājam, ka mēs būsim izdarījuši, ir palicis aiz muguras vai arī nekad nebūs sasniedzams. Un es domāju, tad mēs varam, kad mēs nonākam tādā izpratnē, kad mēs piepauzējam un saprotam, tas viss notiek pārāk ātri un dzīve man skrien garām un es nevaru visu paspēt. Un, kad mēs nonākam pie tās apziņas, pie šīs domas, tad mēs varam reaģēt tādos 2 veidos. Un es protams, viņus tādas galēji pārspīlētas nosaukšu, lai mēs labāk uztveram to domu. Ja, un tas pirmais ir iekrist depresijā. Ja, dzīvot ar tādu nolemtības sajūtu, ka man vairs nekas neizdosies, es vairs neko nepaspēšu, vispār nekam nav jēga pat ķerties klāt, vienkārši kā notiek, tā notiek un lai notiek. Ja, un es vienkārši iešu, plūdīšu pa dzīvi, ja, kā būs, tā būs, kā itāji. Ja, tāds, un tu liekas, vispār neko neplānošu, nedarīšu, jo tāpat nesanāk. Un otrs, ir tas variants, saka, pagaid. Tik daudz, kas noticis, man tagad ir jānorauj rokas bremze visām lietām, jāsaraksta saraksts ar top lietām, jāizvērtē, tur varbūt pat tur jāsaraksta plus mīnus, jāmet kaut kāda kauliņa, es nezinu, kas vēl, un jāsaka tā, ko es vēl neesmu izdarījis, jāizlec ar izpletni, tur jāizbrauc uz Aļasku, vai vēl kaut ko, un jāskrien, un jādara, un jābūt, un tur jāiemācās, un mēs to dzīvi piepildam vēl vairāk ar vēl vairāk lietām, jo mēs cenšamies apsteigt laiku. Jā, viens ir, ka mēs apsēžamies dīvānā un sakā, viss man ir vienalga. Otrs ir, mēs vienkārši cenšamies skriet pa priekšu tā, lai mēs paspētu noķert un apsteigt un izdarīt. Un lai nākamajā 10 gadē mēs varētu teikt, mēs pierāvām. Ja? Mēs pierāvām, mēs paspējām, mēs izdarījām, es uzvarēšu, es labāk. Un es domāju, ka jūs jau redzat tajā, ka neviens no tiem droši vien nav tāds veselīgs. Viens no tiem nav tāds, no vienas puses mēs skatāmies tie, kuriem ir vienalga, liekas, forši, viņš tā pa dzīvi neuztraucās, un viņš tā viegli pieiet lietām. Patiesībā tur kļūst tāda mezmērķīga tā dzīve. Un no otras puses mēs liekas, tur šitais cilvēks ir tik mērķiecīgs un tā. Mēs saprotam, ka tur tas temps ir tik ātrs, ka kaut kādā brīdī tur vienkārši būs siena priekšā. Tur būs kaut kāda avārija tādā tempā. Bet ir vēl trešais veids. Un es domāju, es centīšos parādīt to, kā, manuprāt, šī raksturvieta runā par šo trešo veidu. Un tas trešais veids ir dzīvot ar augšām celšanās cerību. Dzīvot ar augšām celšanās cerību un izpratni to, ka ar šo dzīvi viss nebeidzas. Jā, mēs piedzimstam, mēs dzīvojam, mēs nosirmojam, mēs nomirstam, bet ar to viss nebeidzas. Un šī dzīve kaut kad noslēgsies, un arī es labprāt vēl kaut kādas lietas paspētu izdarīt. Man ir kaut kādas sapņi un domas, un es arī sāku domāt jau par to, ka varbūt kāda no tiem nenotiks šeit. Un es zinu, ka tā pasaule būs citāda, augšām celšanās pasaule būs citāda, un ir kādas lietas, ko es droši vien varu paspēt izdarīt tikai šeit uz zemes, bet arī tad, ja es viņas nepaspēju, es vairs neesmu izmisis. Jo priekš manis tās nav laiku beigas. Un, redziet, augšām celšanās ir viena no tām kristīgās ticības pamatvērtībām, ar kuru mēs vārdos īsti droši vien neviens nenolieksim. Ja? Tā kā mēs tā neteiksim, mēs saprotam, cik tas ir svarīgi kristietībai. Tā ir viena no tiem pīlāriem. Ja mēs tur varam diskutēt par izredzētību, mēs varam diskutēt par kaut kādu kristību veidu, kā tam būtu jābūt. Mēs varam diskutēt par draudzes vadības modeli vai vēl kaut ko, bet par Kristus augšām celšanos mēs diskutēt nevaram. Tā ir tāda viena pamatvērtība, kura kristīgai baznīcai ir jābūt, un ja tās nav, tā vairs nav kristīga baznīca.
Un tāpēc mēs par to nerunājam. Mēs nerunājam par savām šaubām, mēs nerunājam par tiem jautājumiem, kas mums ir par augšām celšanos, tāpēc, ka mēs nedrīkstam. Ne? Bet savā dzīvē mēs varbūt neatzīstam, mēs par to nerunājam, jo tā ir tā pamatvērtīgi, bet savā dzīvē mēs patiesībā varam dzīvot tā, ka mēs neticam augšām celšanās. Mēs sakam, ka mēs ticam, mēs sakam, ka tā tas ir, ka tā ir kristietības pamatvērtība, mēs esam kristieši un tā tam ir jābūt. Bet mūsu dzīvē mēs dzīvojam tā, it kā tā nav patiesība. Un acīm redzot, arī Korintā bija kādi, kas tā domāja vai pat sludināja. Viņi saka, viss šitais, ko jūs mācat, ir baigi forši un baigi labi, bet augšām celšanās ir tur divi varianti. Vai tas vispār nenotiek, vai tas jau ir noticis, un tas nekad vairs neatkārtosies. Un Pāvils šajā 15. nodaļā atbild šiem skeptiķiem. Atbild tiem, kuriem ir grūtības ar augšām celšanos. Un šī ir tāda svarīga nodaļa, tā ir svarīga patiesība, bez kuras ne tikai kristētība nav iedomājama, bet patiesībā bez kuras arī mūsu dzīve ir ļoti grūta, lai neteikt neiespējama. Un to sakot, es apzinos, ka arī šajā svētdienā es nevaru pateikt neko tādu, kas izmainīs. Tāpēc, ka, kā jau teicu, visticamāk, prāta līmenī visi vai gandrīz visi no jums teiktu, jā, Kristus ir augšām cēlies. Jā. Gal galā Lieldienas ir tāds centrālais kristietības notikums, centrālai mūsu svētki, kur mēs svinam Kristus augšām celšanos, uzvaru par nāvi. Bet es nevaru pateikt neko, kas to padarītu par realitāti jūsu dzīvēm. Tas ir svētā gara darbs, un tāpēc es aicinu, ka jūs arī klausoties svētdienu, domājot par šo nodaļu, domājot par šiem vārdiem, ko Pāvils ir rakstījis, ko svētais gars ir rakstījis mums, ka jūs lūdziet, lai svētais gars to atklāja. Lai svētais gars to iedveš jūsos, lai tas kļūst dzīvs. Pāvils argumentē par augšām celšanos. Pāvils savā ziņā ir apoloģēts, ja tāds, kurš aizstāv kristīgo ticību, viņš nevairās no pragmatiskiem argumentiem. Un šeit viņam ir šī ja-tad loģika. Ja mēs lasām šo 15. nodaļu, mēs redzam, kur Pāvils ļoti daudz izmanto. Viņš saka, ja, tad. Viņš saka, ja nav augšām celšanās, tad Kristus nav augšām cēlies. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad jūs vispār vēl ticat. Tad tukša ticība. Viņš saka, jūs pat veltīgi ir mūsu ticība, jūs vēl esat savos grēkos. Ja nav augšām celšanās, ja Kristus nav dzīvs, ja nav svētās garas spēks mūsos, mēs esam grēkos. Un tur šī Kristus glābšana, par ko mēs nedaudz runājam arī pagājušajā reizē, kur šī Kristus nāve, kas samaksā par mūsu grēku, ir tikai viena monētas puse, un bez augšām celšanās viņa neaizsniedz mūs. Viņa tur ir, viņa tur varētu būt. Jā, ir diezgan daudz liecības par Kristu kā vēsturisku personu. Viņa tur varētu būt. Ir diezgan daudz liecības arī par šo nāvi. Viņa tur varētu būt tā nāve. Bet bez augšām celšanās viņa mūs neaizsniedz. Viņa mūs neaizsniedz geogrāfiski. Mēs esam tālu no Jeruzalemes. Viņa mūs neaizsniedz chronoloģiski. Mēs esam ļoti tālu no tiem laikiem, no tiem notikumiem. Un Pāvils raksta korintiešiem, kas bija daudz tuvāk nekā mēs, bet viņš jau viņiem raksta, viņš saka, ja nav mirušo augšām celšanās, tas nozīmē, ka arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība. Tad jūs esat grēkos. Tad tā ir vienkārši kaut kāda noteikuma kopums, tas ir kaut kāds vienkārši laba ideja, dzīves filozofija, kurai var sekot, par kuru var domāt, tā varbūt padara jūsu dzīvi labāku kaut kādā mērā. Nezinu, kristīgā mācība aicina mūs atturēties no kādām lietām, no pārmērīgas alkohola lietošanas, no izlaidīgas dzīves, no seksuālām attiecībām ārpus laulības. Tās ir lietas, kas mūsu dzīvi padara labāku, objektīvi labāku, pasargā mūs no daudzām lietām. Mēs varētu teikt, tas ir ieguvums, forši. Kristīgā mācība daudz runā par draudzi un par kopienu, un tā dod mums piederības sajūtu. Mēs piederam vietējai draudzei. Mums ir līdzīgi domājuši cilvēki, mēs neesam vientuļi. Tas arī objektīvi padara mūsu dzīvi labāku. Ja pētījumi ir pierādījuši, ka tiem, kuriem apkārt ir ciešas attiecības, to dzīves kvalitāte ir augstāka.
Ja? Tad objektīvi labāku. Kristīgā mācība māca mūs darīt labus darbus, kalpot nabagiem un bāreņiem un atraitnēm un svešiniekiem un mīlēt savu ienaidnieku. Lai gan tas ir grūti, bet kaut kādā ziņā tas padara mūsu dzīvi labāku. Mēs pienesam labumu sabiedrībai. Mēs varētu teikt, tas ir labi. Bet Pāvils 19. pantā raksta, ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Tā kā visnožēlojamākie. Es nezinu, kas jūs prātā nāk, kad jūs domājat, kas ir visnožēlojamākie cilvēki. Kas ir tā cilvēka grupa, kur liekas, ja es viņiem piederētu, tas ir nožēlojami, tur es negribētu būt. Ja. Bet Pāvils raksta, ja jūs dzīvojat pēc tā, kas šeit ir rakstīts, bet nepiedzīvojat augšām celšanos, jūs esat visnožēlojamākie cilvēki. Jo tur ir visi tie apsolījumi, tur ir visas tās labās lietas, un viņas īstenībā ir tukša čaula. Jūs vienkārši esat pievilti. Ja vien mēs šajā dzīvē ceram uz Kristu, uz to, ka viņš padara mūsu dzīvi labāku, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Un mēs noteikti esam piedzīvojuši mācības vai kristieši, vai varbūt paši esam bijuši tajā otrā galējībā, kad viss ir tikai par debesu valstību, ka viss ir tikai par kādu garīgo realitāti. Un kad šī dzīve vispār ir atmetama un tā nav vajadzīga, ka viss ir tikai par to manu sajūtu, par to manu ticību, un viss ir par mūžības dzīvi. Un principā es esmu gatavs mirt tagad, jo tā īstā dzīve ir tur, un šai dzīvē nav svarīga. Es varu darīt, tas nav tāds veselīgs skats uz dzīvi, jā, jo mēs nevaram nolikt realitāti. Mēs esam šajā dzīvē, un Kristus nāk un palīdz mums to dzīvi dzīvot. Bet šeit Pāvils brīdina, ka ja mūsu ticība ir saistīta tikai ar šīs dzīves lietām, tad tas ir nožēlojami. Ja. Tas ir tik tukši. Ja. Jo mēs palaidām garām pašu svarīgāko, mēs palaidām garām pašu būtiskāko, un lai cik lieliska šī dzīve nebūtu. Varbūt kādam no jums liekas, man patīk man dzīve. Ja, man Ruta vārdienā uzdāvināja brīnišķīgu dāvanu, tad atpūtu vienu nakti viesnīcā. Un mēs pamodāmies 8 no rīta, un pa logu bija tāds skaists saulrēts. Un tāds krāsas tā, un es domāju, pats man brīnišķīga sieva, ir brīnišķīgs skats, ja, mēs esam brīnišķīgā vietā. Es esmu pateicīgs Dievam par to, un liekas, pats negribās tagad, tas ir beidzies, tūlīt ir jāčakojas ārā, jādodas mājās. Un es domāju, ka dzīve ir tik brīnišķīga, tik laba, tajā momentā, man liekas, tik labi. Bet lai cik laba šī dzīve nebūtu, ka tā ir tikai, pat es nevaru parādīt tik maz, ja? Man vajadzētu bīdmēru parādīt kaut kādu milimetru desmitdaļas no visas lielās mūžības. Lai cik laba šī dzīve nebūtu, lai ko tu nebūtu sasniedzis, lai ko tu nebūtu piedzīvojis, lai kādās virsotnēs tu nebūtu uzkāpis, lai kādos ceļojumos tu nebūtu aizbraucis, lai arī ko tu nebūtu sasniedzis, šī dzīve ir niecīga daļa no tā, kas tev sagaida. Niecīga daļa vispār. Tā kā Francis Čens izmantoja virvi šajā līdzībā. Viņš bija virvē uztenis skoču virves galā. Ja? Un tā virve tur apmēram, man liekas, es kaut kad arī šeit mājvietā mēģināju to lietot. Bet tā ideja, ka tik maz. Tik maz. Un no otras puses, ja tā dzīve ir krūta un sarežģīta un sāpīga un briesmīga, un tu ej cauri vistumšākajam posmam, arī tas tev ir iedrošinājums, jo tas, ko tu tagad piedzīvo, ir tik maz no mūžības. No mūžības, kurā nebūs sāpju un asaru, no mūžības, kur Dievs būs blakus, kur viņš būs līdzās, kurš nožāvēs katru asaru. Lai kādi kari notiktu, lai kādas politiskās cīņas, lai kas notiktu mums apkārt, tā ir tik niecīga daļa. Mēs palaidām garām pašu svarīgāko, ja mēs dzīvojam tikai koncentrējoties uz to, kas ir šajā dzīvē. Un Pāvils raksta, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā. Jēzus runā ar cilvēkiem, kas viņam seko pēc tam, kad viņš bija pabarojis cilvēku tūkstošus ar 5 maizēm, 2 zivīm. Un viņi atnāk un saka, Jēzus, kur tu biji aizgājis? Mēs tev meklējām.
Ne? Un es nezinu, varbūt jūs ar kādreiz esat jutušies tā, ka liekas, Jēzus kaut kur ir aizgājis. Tikko viņš bija, viņš darīja kādu labu lietu tavā dzīvē, kādu brīnumu parādīja, un tad viņš pazuda. Un tu ej un meklē un saki, Jēzu, kur tu esi aizgājis? Un šie cilvēki atnāk un saka, Jēzu, kur tu esi aizgājis? Un Jēzus viņam patiesi es jums saku, ne tādēļ jūs man meklējat, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs esat no tām maizēm ēduši un pēduši. Strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēka dēls, jo viņu ir apzīmogojis Tēvs Dievs. Un Jēzus atpazīst šo cilvēku motivāciju, viņš atpazīst viņu vajadzību, viņš viņus neaizdzen projām, bet viņš saka, patiesi es jums saku, jūs esat kļūdījušies. Jūs man sekojat, tāpēc, ka es varu jūs pabarot. Tāpēc, ka es varu jūs dzīvi papildināt. Es varu dzīvē jums kaut ko iedot, kaut ko tādu, kas jums citādi nav. Jā, kaut ko labu. Es varu par jums parūpēties. Bet viņš saka, jūs neesat sekojuši zīmi dēļ, kas parāda, kas Jēzus ir. Jēzus un arī mācekļi darīja brīnumu zīmes. Viens ir tas, ka es ticu, tāpēc, ka viņš gribēja palīdzēt cilvēkam, viņš gribēja viņus dziedināt, viņš gribēja viņus pabarot, viņam sirds iežēlojās, kā raksts saka. Bet viņš darīja zīmes, lai norādītu uz to, kas viņš ir. Ka viņš ir Dieva mesija, ka viņš ir gaidītais glābējs, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Dievs ar mums, viņš ir Immanuēls. Viņš darīja šīs zīmes, lai norādītu uz to, kas viņš ir, lai iepazīstinātu ar sevi un teikt, hei, šeit es esmu. Un tās brīnumainās lietas un svētības, ko Dievs dāvā, arī mūsu dzīvē ir brīnišķīgas pašas par sevi. Tas, ko Dievs dara, tāpēc, ka viņš ir brīnišķīgs Dievs, viņš ir labs Dievs, viņš dara labas lietas. Katra un laba, pilnīga dāvana nāk no debes Tēva, raksts saka. Tās labās lietas, ko mēs dzīvē piedzīvojam, tā ir Dieva žēlastība mūsu dzīvē, un tās ir skaistas lietas. Mums vajadzētu viņas baudīt. Jā, kā 2. vēstule Timotejam, manuprāt, saka, ka Dievs ir devis lietas, kuras lai mēs baudītu, un citi grib mums aizliegt baudīt. Mums vajadzētu baudīt to, ko Dievs mums dod. Un vienlaicīgi apzināties, ka tās ir Dieva svētības, bet pats Dievs ir vēl labāks. Vēl brīnišķīgāks, vēl lielāks. Šo svētību mērķis ir norādīt mums uz Dievu, kurš valda pār mūžību. Un mēs gribam, lai Jēzus kalpo mums. Lai Jēzus nāk mūs pabaro, lai Jēzus nāk mūs dziedina, lai Jēzus nāk nodrošina mūsu iztiku, lai Jēzus nāk dod mums gudrību, lai Jēzus mums palīdz, lai Jēzus mūs svētī. Un tā tālāk, un tā joprojām mēs gribam, lai Jēzus nāk un kalpo mums. Un brīnišķīgā lieta ir tā, ka viņš to pazemībā arī dara. Bet augšām celšanās mums atgādina, ka viņš ir ķēniņš, ka viņš ir kungs pār visu, pat pār nāvi. Lielākā vara, kas mums ir, kas mums liekas, mūsu lielākais pretinieks ir nāve. Ne? Mēs baidamies nomirt. Un Jēzus nāk un saka, es esmu kungs arī pār nāvi. Un mēs kalpojam viņam. Mēs darām to, ko viņš saka. Un Pāvilam ir šie, tad viņš saka, ja Jēzus nav augšām cēlēs, tad ir veltīgi jūs kalpot, tad veltīgi jūs ticība, veltīgi jūs dzīve. Bet tad 20. pantā viņš saka, bet Kristus ir augšām cēlies. Viņš saka, ja jūs domājat, ka nav, tad tas viss ir veltīgi, bet viņš ir. Viņš neatstāja cilvēks, tad padomājiet paši. Viņš saka, nē, ja Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku un caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristū visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus un pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Viņš saka, Jēzus ir augšām cēlies. Viņš pasludina šo realitāti. Viņš pastāsta šo realitāti. Viņš saka, pirmais cilvēks Ādams, viņš nāca, čūsku viņu kārdināja, viņš grēkoja. Un kopš Ādama mēs visi esam grēkojuši. Ja kādam no jums liekas, ja es būtu Ādama vietā, es nekad to augli nebūtu ņēmis, nekad nebūtu viņu ēdis. Aizmirsti. Tāpēc, ka tu esi Ādama vietā, tev ir iespēja izvēlēties negrēkot, un tu tik un tā grēko. Un Pāvils raksta, visi Ādamā mirst. Nāve ir dzīves realitāte. Mums tas ir jāpieņem. Un tāds vienkārši ir. Nāve ir dzīves realitāte. Ātrāk vai vēlāk, mēs neviens nezinām, kad.
Tie, kuri jau ir daudzus gadus nodzīvojuši, droši vien jūtas, ka tā nāve ir tuvāk nekā tas bija. Kādiem no mums liekas, ka nāve vēl ir tuvu, mums vēl laiks kā jūra. Bet realitāte tā ir, ka mēs nezinām. Un tāpēc, kā Ādams ir grēkojis, arī mēs grēkojam. Un grēka alga ir nāve, un visi cilvēki grēko. Bet tāpat arī visi cilvēki var tikt glābti caur Kristu. Mēs atzīstam grēku, mēs atzīstam nāvi, un te Pāvils aicina atzīt arī augšām celšanos un spēku, kas mūs var atbrīvot no nāves. Vismaz no tās nāves bažām, kas mūs tik ļoti biedē. Un atzīt grēku ir viens no tuvošanās Dievam pamatprincipiem. Tas parāda to, ka svētais gars veids kādas izmaiņas cilvēka sirdī. Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā ir šī līdzība par pazudušo dēlu, kur pazudušais dēls, viņš paņem Dieva svētības, viņš paņem tēva svētības, mantojumu daļu, lielu naudu, un viņš iet un viņas izlieto savam labumam un uzdzīvo. Un tad, kad tās svētības beidzas un apstākļi viņam ir tādi apkārt, kad viņš gribētu dabūt cūku sēnals, cūku to ēdienu, un neviens viņam to nedod. Un viņš nāk pie apziņas. Es iešu atpakaļ pie tēva. Es kļūšu par vienu no viņa vergiem, vienu no viņa algāģiem, un man tur būs labāk nekā vienam pašam brīvībā pasaulē. Strādājot pie savu tēva, man ir labāka dzīve nekā tad, ja es viens pats esmu brīvībā. Ārējie apstākļi viņam palīdzēja saprast iekšēju problēmu, un viņš nāk pie tēva, viņš saka, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Viņš nāk ar šo apziņu, es esmu grēkojis pret debesīm, pret tevi, es neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Es esmu izniekojis šo dāvanu, ko tu man esi devis. Es esmu izniekojis šo privilēģiju būt tavs mantinieks. Es nākšu pie tevis kā viens no strādniekiem. Un tēvs viņu pieņem, tēvs viņam dod atkal šīs karaliskās drēbes, un viņš aicina un veido svētkus. Bet mēs redzam šajā viņa sirdī, viņa attieksmē šo izpratni par to, ka viņš tiešām ir grēkojis. Viņš ir sāpinājis tēvu, viņš ir darījis to, kas nepiedienas tā laika sabiedrībā. Viņš ir pazemojis tēvu patiesībā. Viņš ir grēkojis pret debesīm, pret viņu. Un tāpat arī Jānis savā vēstulē raksta par nepieciešamību atzīties savos grēkos. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa no 8. panta. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstīja mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārdi nav mūsos. Mēs atzīstam grēku, kas ir realitāte. Savukārt, piedzīvot augšā celšanos, mēs apliecinām, ka nāvei vairs nav varas pār mums. Kamēr Jēzus nāk otrais, nāve joprojām ir realitāte mūsu dzīvē, bet tai vairs nav varas pār mums. Patiesībā kristiešu dzīve ir kā šīs nāves un augšām celšanās atspulgs. 31. pantā Pāvils raksta, es mirstu ikdienas. Es mirstu ikdienas, dzīvoju tam kungam. Pāvils argumentēja par šo augšām celšanos arī no savas dzīves. Viņš saka, ja nebūtu augšām celšanās, vai es liktu savu dzīvību briesmās evaņģēlī dēļ? Vai ir vērts? Ja nav augšām celšanās, tad dzīvība ir tas dārgākais, kas man ir. Tas ir pats dārgākais, tas man ir jāsargā, ja nav augšām celšanās. Bet veids, kā Pāvils dzīvoja pilnībā atdodoties evaņģēlim, bija pierādījums augšām celšanās patiesībai. Un arī mums jābūt uzmanīgiem ar to, ka nekļūstam pārāk norūpējušies par ērtu dzīvi šeit, virs zemes, tik tā, ka mūsu dzīve vairs nesniedz nekādu liecību par augšām celšanos. Pāvils dzīvoja tik uzticīgi, kristīgu dzīvi, ka cilvēki skatoties uz viņu varēja teikt, nav nekādas iespējas, ka viņš dzīvo tā, ja debesīs viņu negaidītu balva. Patiesībā tas ir teikts ne tikai par Pāvilu, bet arī par pārējiem apastuļiem, kur, ja tas būtu izdomājums, ja vienkārši viņi izdomā tā, īstenībā nozagsim Jēzus miesu un pateiksim, ka viņš augšām cēlās, lai mēs tālāk varam izplatīt šos melus. Cilvēks saka, ka šo melu dēļ viņi nebūtu gatavi mirt.
Bet gan šie apustuļi, gan daudz citi mācekļi, kur piedzīvoja Jēzus augšām celšanos, bija gatavi mirt savas ticības dēļ, jo viņi zināja, ka tās nav beigas. Kristīga dzīve bez augšām celšanās var padarīt dzīvi labāku, bet tā nevar padarīt dzīvi jaunu. Mēs redzam, arī Pēters pirms augšām celšanās bija ātrsirdīgs, gatavs kalpot Kristum, gatavs darīt lietas un tāpat laikā nodeva Kristu. Kad nāca spiediens, un tad, kad viņš bija piedzīvojis Kristus augšām celšanos, viņš drosmīgi varēja pateikt, jūs piesitāt viņu krustā. Un tad ir divi problēma jautājumi šajā rakstvietā, kuriem es arī gribu īsi pieskarties. Ja jums par to ir jautājumi, tad droši uzdodiet, bet es nezinu, kāpēc man tas varbūt ļoti neietilpst tajā svētdienas plūdumā, manuprāt, bet viņi šeit ir, un es negribu viņus ignorēt, un vismaz man radās jautājumi, iespējams, varbūt arī jums. Un šie divi problēma jautājumi ir viens ir par šo Jēzus pakļautību Dievam. Ja ir tā, ka mēs sakam, ka Jēzus ir vienlīdzīgs ar Dievu, viņš ir Dieva otrā persona, Dieva dēls, tad kāpēc Pāvils runā par to, ka Jēzus ir pakļauts, un tad tur tās varas kaut kādas autoritātes, un tad tur tiks atdots, un tad tur tiks nodots, un tur īstenībā pasakojot, tur tā sistēmai, tur tiešām liekas tāda birokrātija bišķiņa, nopietni. Vismaz man tā likās. Bet lasot to tam cauri un paklausoties arī kādreiz kādas diskusijas, piemēram, kas ir kristiešiem ar musulmaņiem par to, kur viņi saka, kad Jēzus saka, to laiku, to otro atnākšanu nezina neviens pat dēls, kā tikai tēvs. Viņi saka, kā Jēzus var būt Dievs, ja viņš saka, es nezinu. Ja, jo Dievs ir Dievs, kurš zina visu, un Jēzus saka, es nezinu, tikai tēvs zina, un ka tas pierāda to, ka Jēzus nav Dievs. Un ir vairākas tādas vietas, rakstos, kur mēs lasām, kur Jēzus cilvēcība liek šķiet pārtrumpē viņa dievišķumu. Un arī šeit, tas, ko arī Bībeles pētnieks saka, ka Pāvils nerunā par to, ka Jēzus būtu mazāk vērtīgs vai kaut kādā hierarhijā zemāks par tēvu, bet te runā tieši par lomu un uzdevumu piepildīšanu Dieva pestīšanas plānā. Dēls, būdams pilnīgi vienlīdzīgs ar tēvu, brīvprātīgi pakļaujas, lai viss tiktu pakļauts Dievam un Dievs būtu visos. Bībelē ir teikts, viņš neturēja to par laupījumu. Ja, būdams vienlīdzīgs ar Dievu, sēdēdams debesu tronī, viņš neturēja to par laupījumu. Nākt un pazemoties un kļūt par vienu no mums. Jēzus brīvprātīgi izvēlās ceļu šajā glābšanas plānā, šajā glābšanas nodomā. Un viņš pakļaujās. Viņš pats pakļaujās. Un kas ir interesanti, viņš pakļaujās ne tikai tēvam, ko mēs varētu saprast, ne? Bet viņš cilvēks būdams pakļaujās cilvēkiem. Viņš kā bērns, mēs redzam, pakļaujas saviem vecākiem. Un viņš pakļaujas arī nāvei. Dievs, kurš ir mūžīgs, Dievs Jēzus Kristus, vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Tas, kurš ir bijis pie pasaules radīšanas, kurš vienmēr ir, kurš ir nemirstīgs, viņš pakļaujas nāvei. Viņš to dara. Viņš pakļaujas, viņš izvēlas to darīt. Tāpēc, ka tā ir viņa loma un viņa uzdevums glābšanas stāstā. Tas ir tas veids, kā Dievs, trīsvienīgais Dievs, ir iecerējis glābt pasauli. Un tad tiek sūtīts Svētais Gars, kurš mājo kristiešus, kurš mājo draudzē. Un es domāju par to, kas būtu tāda līdzība, kas varētu palīdzēt mums saprast. Un es atceros par vēstuli Efeziešiem 5. nodaļu. Un te ir vesela atsevišķa svētdiena, un es tikai pieminēšu, ceru, ka tas jums kaut ko prātā varbūt bišķi uzspridzinās. Tad, kad runā par vīru un sievas attiecībām, 5. nodaļa, tad 5. Efeziešiem 5.21 iesāks ar vārdiem pakļaujieties cits citam. Un tur tieši ir šī pakļāvība, vēlāk viņš runā par Kristu un draudzi. Un tas palīdz mums saprast, ka pakļaušanās Bībelē nenozīmē mazvērtību vai apspiešanu, kā mums liekas. Ja? Sievas paklausīgas vīriem. Tas nenozīmē kaut kādu mazvērtību vai zemāku pakāpi vai kaut kādu hierarhiju, bet mīlestībā un uzticībā pieņemt lomu kopīgā labuma dēļ. Līdzīgi kā laulībā, kur ticīgi ir aicināti pakļauties viens otram.
Vīrs pakļaujās sievai ar to, ka viņš vada ģimeni un atdod sevi, kā Kristus sevi atdeva par draudzi. Un tā ir pakļāvība. Tā ir pakļāvība, kur prasa drosmi, tā ir pakļāvība, kur prasa iniciatīvu, tā ir pakļāvība, kur prasa pieņemt lēmumus, bet tā ir pakļāvība. Es dzīvoju nevis sev, es dzīvoju nevis kā es gribu, vienkārši valdu un uzspiežu, bet es dzīvoju ar savu Dievu dotu atbildību vadīt savu ģimeni un atdot savu dzīvi, kā Kristus atdeva savu dzīvību par draudzi. Tādā veidā vīrs pakļaujās. Ja, kristīgā ģimenē vīrs ir ģimenes galva, mēs to tā bieži mēdzam teikt, bet caur pakļaušanos. Un sieva savukārt pakļaujās vīram ar cieņu pret šo vīra vadības pozīciju. Un līdzīgi Kristus pakļaujās tēvam, lai nāktu šeit uz zemes. Ja, un tādēļ Kristus pakļaušanās nav vājuma, bet spēka un godības izpausme, kas māca draudzē skatīt attiecības nevis caur pārākamu prizmu, bet caur kalpošanu, caur uzticību un Dievu noteikto kārtību. Tas par to. Tas, man liekas, vēl bija vieglākais, tagad ir grūtākais. Kristības par mirušajiem. Kas tas tāds? Okay. Kas tas vispār ir? Un Pāvils te, viņš saka, jūs neticat augšām celšanās? Bet kā tad ir ar tiem, kuri kristās mirušo dēļ? Ja? Kāds ir nomirs, un es nezinām, viņš bija kristietis, nebija, varbūt nepaspēja, varbūt nedzirdēja evaņģēliju, tad es kristīšos viņa dēļ, lai viņš nonāk debesīs. Un vispirms ir svarīgi pateikt, ko šis pants, ko šī raksturvieta nemāca. Ja? Pirmkārt, jaunā derība nekur citur nemāca par aizvietojušu kristību mirušo glābšanai. Mēs nekur citur neredzam šādu konceptu par to, ka kāds varētu kristīties kāda cita vietā. Otrkārt, Pāvils nedod pavēli, viņš nesaka kristieties citu vietā. Viņš nedod pavēli, viņš nemāca draudzē, viņš nedod instrukcijas draudzē. Viņš vienkārši piemin, ka tur ir tādi cilvēki, kuri tā dara. Un viņš uzdod jautājumu, kāpēc tad viņi tā dara? Un šī prakse arī vēsturiski nekļūst par kristīgās ticības normu ne rakstos tālāk lasot, ne arī agrīnajā baznīcā kopumā. Tad tas nav kaut kas, ir atsevišķas sektas un konfesijas, kuras šo tekstu saprot citādi, un lai Dievs viņus vada. Bet kopumā mēs redzam, ka tā nav tā dogma, kur mēs varam kaut kā izstrādāt. Tāpēc lielākā daļa teologu ir viensprātis, ka tas nav doktrīnas pamats, bet arguments diskusijā par augšām celšanos. Un patiesībā mēs redzam to, ka Pāvils, tā nav pirmā reize, kad Pāvils izspēlē šādu joku. Tad, kad viņš bija Atēnās un runāja ar vietējiem cilvēkiem, viņš teica, es redzu, ka jūs esat dievbijīgi, jūs pielūdzat Dievu, un tā, ka viņiem bija statuja nezināmam Dievam, un Pāvils saka, es sludinu jums to nezināmo Dievu. Ja. Un viņš citē pagānu dzejniekus tur, ja, kas ir iekļauts mūsu rakstos. Un mums liekas, tur ir jābūt kaut kam. Un Pāvils viņš vienkārši ņem un citē pagānu dzejniekus, viņš izmanto pagānu skulptūru, lai pasludinātu evaņģēliju. Un šeit notiek kaut kas līdzīgs. Ja. Pāvils nesaka, ka mēs tā darām, bet viņš saka, tie, kas kristās par mirušajiem, kāpēc viņi to dara, ja jau nav mirušu augšām celšanās? Un tas norāda, ka, acīm redzot, tur bija kāda cilvēka grupa, kura to praktizēja, un Pāvils vienkārši to ņem kā piemēru. Ja, un viņš patiesībā atklāja pretrunu viņu pašu rīcībā. Viņš saka, jūs sakat, ka nav mirušo augšām celšanās. Ja, un visticamāk šī pretestība mirušo augšām celšanās bija arī jūdiem. Viena no jūdu novirzieniem, es vienmēr jaucu saduķēju, farizēju ticēja augšām, saduķēji noliedz augšām celšanos, man liekas, tā ir pareizi. Un ka viņi neticēja augšām celšanos, bet pagāniem šī ideja vispār bija, tā kā liekas, dīvaini, ja, tā miruša augšām celšanās. Un Korinta bija draudze, kura bija tādā pagāniskā vidē. Viņi stipri tika ietekmēti, viņi bija pieraduši pie kaut kādiem rituāliem, kas saistīti ar šo mirušo pasauli. Un viņiem tur bija tāds liels sajaukums. Un tad viena no viņiem, acīm redzot, saka, nav miruša augšām celšanās. Tā tas nenotiek. Un tad ir citi, kuri ir gatavi kristīties mirušo dēļ. Ja, jo tad mirušajiem vēl var kaut ko ietekmēt. Viņš ir miris, bet mēs varam kaut ko viņa dzīvē ietekmēt. Un Pāvils raksta, tas ir absurdi.
ja jums ir gan tas, gan tas. Viņš saka, jūsu pašu rituāli liecina, ka jūs ticat mirušu augšām celšanās. Jūsu pašu rituāli liecina, ka jūs ticat. Un tas ir Pāvila veids, kā viņš lieto šos argumentus. Un tas mums rada nērtības, jo tas ir iekļauts Bībelē. Mums liekas, pagaidi, tad, zin kā, nomira mīļš cilvēks, par Jēzu neko negribēja dzirdēt, vispār ar baznīcu nekāda sakara, bet es nokristīšos viņa dēļ, tiksimies debesīs. Ja. Jo reku taču Pāvils raksta. Bet patiesībā Pāvils to lieto nevis kā instrukciju draudzē, kā vajadzētu darīt. Viņš vienkārši to lieto kā argumentu. Viņš saka, pagaidiet, jūs sakat, ka nav tāda pēcnāves dzīve, ja? Bet reku jums cilvēki kristās mirušo dēļ. Kā tad tas ir? Viņš lieto vienkārši argumentu no pagāniskās ticības. Un konkrēti, es gribu katram Bībeli māca, katram pašam jāatsauc Kristus žēlstībai. Tas, kam mēs ticam. Romiešu vēstulē 10, 9. pants. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinās no mirušajiem, tu tiksi glābts. Tad, ja tu sirdī ticēsi, ka Dievs uzmodināja Kristu no mirušajiem un ar savu muti to apliecināsi, tu tiksi glābts. Tas, ko Pāvils raksta romiešiem. Apstuļu darbu 2. nodaļā mēs lasām, kad Pēters ir sludinājis šo viņu drosmīgo svētkrunu, un viņi uzrunāja šo svētkrunu, viņi saka, ko mums darīt? Un Pēlis saka, atgriezieties no grēkiem, tad atzīstiet savus grēkus un nožēlojiet tos Dievu priekšā, un lai jūs ik viens topat kristīt Jēzus Kristus vārdā. Tad Pēters saka, lai ik viens jūs tiekat kristīti par savu nožēlu, par savu atgriešanos no grēkiem, kā apliecinājumu jūsu ticībai. Tad mēs nevaram kristīties citu cilvēku dēļ. Un 1. vēstule Timotejam Pāvils raksta 2. nodaļa no 5. panta, jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā, tā kļūdams par pestīšanas liecību, laikam pienākot. Pāvils raksta, ir tikai viens vidutājs, Dievs un cilvēks Jēzus Kristus. Nav neviens cits vidutājs, nav neviens, kurš tavā vietā var nokristīties, kurš tavā vietā var ticēt. Jūs, kas nākat no kristīgām ģimenēm, kuriem kristīgi vecāki, paldies viņiem par to, bet viņi nevar ticēt jūsu vietā. Viņi var jums norādīt uz Dievu, viņi var jums stāstīt par Dievu, viņi var jūs vest uz baznīcu, uz svētdienas skolu, viņi ir ielikuši kādus pamats, viņi ir lūguši par jums droši vien, paldies Dievam par šiem vecākiem, bet viņi nevar ticēt jūsu vietā. Un tie vecāki no jums, kuriem ir bērni, kuri aug, jūs nevarat ticēt savu bērnu vietā. Jūs varat lūgt par viņiem, jūs varat viņiem stāstīt par Dievu, jūs varat mīlēt viņus, jūs varat rūpēties par viņiem, bet jūs nevarat ticēt viņu vietā. Tas ir viņa ceļš. Viņiem ir jāatsaucās šai Dieva žēlstībai. Un mēs varam lūgt, lai tā tiešām arī notiek. Tā kā es ceru, ka šos sarežģītos pantus es esmu atrisinājis vai vismaz virzību iedevis, kur domāt. Un jums ir kādi jautājumi arī pēc dievkalpojuma. Jūs varat uzdot jautājumus, bet arī pēc dievkalpojuma var pienākt, arī es labprāt ar jums parunāšu. Bet noslēgumā es gribu pastīties tiem Pāvila vārdiem, sākot no 31. panta. Un paskatīties, ko tad augšām celšanās nozīmē mūsu ikdienai. Tad Pāvils viņš argumentē, viņš saka, ja nav mirušu augšām celšanās, tad Jēzus nav augšām cēlies. Un ja Jēzus nav augšām cēlies, tad šī dzīve ir viss, kas mums ir. Ja. Un tad viņš arī ieliek šeit tādu ironisku teikumu, tādu sarkasmu nedaudz. Viņš saka, ja šī dzīve ir viss, kas mums ir, tad ēdīsim un dzersim. Ja. Dzīrosim. Ballīt pēc ballītes. Vispār par neko neuztrauksimies. Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Un tā kā viss. Nekam nav jēgas. Vienkārši piepildi savas vēlmes un tieksmes, dzīvo, tā kā vienalga, kur tu gribi, ej, skrien un dari. Neierobežo sev vispār. Kāpēc? Kāpēc? Šī dzīve ir viss, kas tev ir. Tas, kas tev patīk, ej un dari. Tas, ko tu gribi, ej un dari. Tas, kā tu jūties, ej un dari. Dzīvo pēc savām vēlmēm. Tāpēc, ka nav nekāda jēga. Tur rīt nomirs un viss būs beidzies. Pāvils ir tāds sarkasms. Viņš saka, ja jau nav augšām celšanās, ja nav pēcnāves dzīve, ja nav kaut kas lielāks par to, ko mēs redzam šeit uz šīs pasaules, tad skrienam, daram, sitam, nogalinam, karojam, ēdam, dzeram, tusējam. Vienalga. Kāpēc? Man ir tikai tik, cik man ir, un es nezinu, cik man ir. Varbūt rīt man nobrauks mašīna, tāpēc beidzam šodien. Es skrienu. Mēs saprotam, cik tas muļķīgi varbūt skan, cik tas pārspīlēts skan.
Bet tad mums jāuzdod jautājums, kā tad mēs dzīvojam? Kā tad mēs dzīvojam? Kas ir tas, kur mēs sevi ieguldam? Kur mēs sevi izlējam? Kam mēs sevi atdodam? Ja, daudz saka, ka dzīve ir pārāk īsa. Un te jau kādi no jums cēla rokas, un tie, kas necēla rokas, tie klusībā cēla rokas. Es jau zinu, kāds ir. Es domāju, ka mēs visi to piedzīvojam. Mēs visi ar to saskaramies. Mēs nespējam paveikt visu, ko esam iecerējuši vai izsapņojuši. Un tas mūs var novest nolemtībā vai depresijā. Bet ticība augšām celtiem Kristum dod cerību un arī jēgu. Ir vērts darīt labu. Tam būs augļi debesīs. Ir vērts sevi disciplinēt, ir vērts atteikties no lietām, ir vērts ieguldīt savā garīgā izaugsmē. Ir vērts pat tiekties paklausīt Kristumu. Ir vērts būt uzticīgam laulībā, ir vērts būt uzticīgam Dievam, ir vērts rūpēties par neaizsargātiem, par bērniem, atraitnēm un svešiniekiem. Ir vērts mīlēt savus ienaidniekus un lūgt par viņiem, ir vērts paklausīt Kristumu, kur mūs viņš vada, jo tam ir mūžības augļi. Tam ir mūžības augļi, šī dzīve ir tikai tik maziņa. Ticība augšām celtiem Kristum dod mieru šajā trakajā skrējienā, ka mums nav viss jāpaspēj. Mums nav jāspēj noturēt visas šīs lietas, un vēl karš Ukrainā, un vēl politika Amerikā, un vēl viss kaut kas. Mums nav tas jāspēj noturēt savās rokās. Mums nav jāizmēģina viss. Jābūt visur, jāapceļo visi kontinenti, jāpamēģina visas iespējamās vielas. Mums tas nav jādara. Mums vēl ir mūžība priekšā ar dažādiem piedzīvojumiem. Jā, tie atšķirsies no tā, ko varam paveikt šeit uz zemes. Bet man ir pamats domāt, patiesībā raksti to apsola, ka tas, kas būs mūžībā, noteikti nebūs sliktāks kā te, ka tas būs labāks. Tie būs debesšķīgi, burtiski debesšķīgi. Un visbeidzot, ticība augšām celtam Kristum dod spēku un pārliecību, pat ja man šodien ir jāmirst. Tas nav viss. Tā nav sakāve, tās nav beigas, tā nav izgāšanās. Pat ja es nepaspēju šīs lietas paveikt, ko es gribu, pat ja man šodien ir jāmirst, ir labi. Ir labi. Un Pāvils brīdi, viņš saka, šī sabiedrība, slikta sabiedrība, samaitāta sabiedrība, samaitā labus tikumus. Acīm redzot, Korintā bija samaitāta sabiedrība. Es domāju, ka mēs varam piekrist arī mums, sabiedrība ir diezgan samaitāta. Un te es nedomāju tikai par visādām neķītrībām un izvērtībām un korupcijām, visu kaut ko tādu, bet vienkārši samaitāta par to, ka tu esi tas, kas tev ir. Tev ir šī viena dzīve. Tev ir šis viens, tā kā fokusējies uz sevi. Koncentrējies uz sevi, dari to, kas tev patīk, to, kas tev ir svarīgi. Galvenais ir būt laimīgam, vai ne? Tas tas, ko mēs dzirdam. Galvenais ir justies labi. Pāvils brīdina, viņš saka, nē. Esiet noturīgi un nelokām. Nāciet pie skaidra prāta. Ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. Un viņš saka, tikumam ir vērtība. Ticībai ir vērtība. Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Lai kas tas ir, ko jūs piedzīvojat šeit uz zemes, vai tie ir kaut kādi debesšķīgi notikumi un kaut kas brīnišķīgs, vai tā ir elle zemes virsū. Tas nav viss. Ja tev liekas, ka tu esi visu sasniedzis, tur ir vēl. Ja tev liekas, ka tu esi bezcerīgs un nav cerības un nav vairs nekādas iespējas, ir cerība, ir iespēja, ir atjaunošana. Tavai ticībai ir nozīme. Tavai paļaušanās uz Kristu, uz Dievu, tavai sekošanai Dieva norādēm, tavai dzīvei pēc Dieva prāta. Tā ir nozīme. Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Lūksim Dievu.